Man jums jautājums. Kāds ir vidējais kāpums akcijām? Es varu sadarīt, ja jūs kaut mazliet interesēties par akcijām, jūs droši vien teikt, kaut kā 10%, tāpēc, ka S&P 500 indeks nopelna 10%. Redziet, te ir viena milzīga starpība. S&P 500 indeks vēsturiskais ienesīgums, kas ir aptuveni pie tiem 10%. Nenozīmē, ka vidēji akcijas kāpj 10%, jo, ja mēs paskatāmies vidēji akcijas cenu laika gaitā, mēs redzēsim, ka viņi netūl no tiem 10%. Un šeit ir tā viena no vislielākajām tāda sevis muļķošanām, jeb folasijiem, kā angliski tas baigi gudi izklausās, kāda ir ieguldīšanas pasaulē, kad mēs pieņemam to atskaites punktu, kas ir par visām akcijām uz katru akciju. Un tam vispār nav nekāda sakara ar to. Jo īstenībā, ja jūs paskatieties uz plašāk akcijām kā tādām, viņām ir pavisam cits liktenis. Jo te ir pats lielāk, kā lai to pastāst, te ir tas pats interesantākais paradoks, kad to īstenībā ir baigi grūti nomērīt, cik vidēji akcijas pelna. Tāpēc, kad mēs redzam S&P 500 akcijas, kas reprezentē 500 lielākos Amerikas uzņēmumus. Un mēs varam pastīties plašāk, un mēs varam atrast indeksu, kurš saucas tā. Pirms Total Stock Market Index, kas apzīmē visus, atkal tikai Amerikā, bet visas Amerikas akcijas, kas reprezentē, kā nosaukums saka, visas nevis 500 lielākās, bet visas Amerikas akcijas. Bet atkal te ir viena lieta. Lai gan tie akciju indeksu ienesīgumi ilgtermiņā ir salīdzinoši līdzīgi, jo tur ir tā sauktie mazas kapitalizācijas growth stock, jeb straujas izaugsmes akcijas. Te ir viena milzīga lamata. Jūs redzat tikai kompānijas, kas ir labas un kas ir indeksā. Ja kompānija ir slikta, vai viņi tiek pārpirkti, vai viņi bankrutē, vai viņai ir kaut kāda restruktūrizācija, viņi tiek izmest to indeksu un ielikt citu. Līdz ar to indeksos vienmēr būs labi uzņēmumi. Un jūs pat nezināt, kad viņi mainās. Ja mēs paskatāmies, kādas kompānijas S&P 500 indeksā bija, teiksim, 90., 2000., 2010. un 2024. gadā, mēs varam redzēt, ka viņas mainīsies 20 gadu laikā pa procentiem 80. Lielākā daļa kompānija, kas bija tur 90. gadu vidū, šodien vairs nebūs indeksā, bet tie, kas nopirka indeksus, par to nezin, jo tie ir tik mainīti, jums to nezinot. Te ir tas paradoks. Un mēs īstenībā katru konkrētu akciju, mēs tik viegli nevaram izčekot, tad mums vajadzētu paņemt kaut kādas 500 akcijas un laika gaitā analizēt 500 akcijas pašam ar roku būtībā. Jo ir baigi grūti arī atrast pētījumus, kas īstenībā kaut ko tādu dara. Man jāpameklē kaut kādi tīrākie akadēmiskie pētījumi, jo tas ir baigi lielais. Baigi lielais darbs ir. Bet, es izdarīju mazliet vienkāršāku izpēti priekš šī video, lai es jums paņemtu to tēzi, kas visiem ir zināma, bet viņai nav tādi spēcīgi argumenti, ka vidēja akcija īstenībā baigi labi neiet. Un tas īstenībā ir atbildi tam, kāpēc vidējiem investoram baigi labi neiet. Nevis tikai tāpēc, ka investors mēģina treidot, bet īstenībā, ka vidēja akcija grūti izvēlēties. Un vidējiem uzņēmumam arī ir grūta dzīve. Tas atspoguļojas uz viņu akcijām. Respektīvi, ja vidējais investors iegulda akcijās un vidējiem uzņēmumam neiet baigi labi, tāpēc vidējiem investoram ies slikti. Tā ir tā kā tāda loģiska ķēdījā. Un kā īstenībā notiek? Skatieties, ja jūs redzat kaut kādu akciju, ir divi varianti. Vai jūs redzat akciju, kam ir ārkārtīgi labs ienesīgums par pārējām akcijām, tāpēc viņi saucās best performing stock or top performing stock. Ja jūs redzat labāko akciju starp visām, nosaukums jau to ietver. Vai otrs stāsts ir tāds, kad jūs redzat konkrētu akciju savas dzīves laikā, kas ir ļoti strauji uzkāpusi. Un varbūt jūs vienkārši redzēsiet 2, 3, 4 gadus, kad viņai ir straujas kāpums, bet starp 20 gadiem, kad viņi īstenībā kad viņi ir bijuši kotējusies biržā, tur nekas labs nav. Un tā ir baigā kļūda, ko mēs sev pieļaujam. Un tas ir dārgs sevis apmānīšanas veids, un nevēl daudz investors saka, veiksmīgi investors saka, kad akcijās ieguldīt nevajag, ja jums nav tiešām ļoti laba bagāža, lai to darītu. Jā, un anyways, ko es ar to visu gribu teikt? Ja jūs skatāties uz akcijām, skatāties un klausieties profesionāls investors un zināt ļoti daudz lietu, ko vajag darīt, kad ieguldīt un kad neieguldīt, tāpēc, ka viena akcija, statistiski viena akcija īstenībā baigi labi nedzīvo. Un jums nav nekādas garantijas, ka tieši jūsu analīze
neieguldīs tajā pašā bezjēdzīgā akcijā. Ja, protams, mums ir dabiska pašpārliecinātība par sevi un dabiski mums liekas, ka mēs ieraudzīsim kaut kādu ieguldīšanas stratēģiju vai kaut kādu metodi, kā meklēt akcijas, un mums liksies, ka viņi ir laba. Bet uzdodiet savu jautājumu, vai tas tiešām tā ir. Paskatieties uz to, cik sen jau ir finanšu tirgu un cik sen ir finanšu tirgu analīze. Un lai tiešām mēs esam izdomājuši te kaut kādu novitātu un mums ir kaut kādi baigi labi atklājumi. Un, ja mums arī ir, vai mūsu sistēma ir pietiekami labi notestēta, un vai mums ir objektīvi nomērām argumenti, kas mums pierāda to, ka mēs varam ieguldīt peļņu nesoši. Un, ja tas tiešām tā ir, varbūt to jau profesionāli nav izdarījuši un labāk neieguldīt ieguldījumu fondā, kuram jau ir, kuru menedžeri gan zina visus trikus spēlē, un kuriem ir labāka informācija nekā tev vai man. Tie ir tie paradoksi, jā. Un es nesaku, ka akciju tirgos nevar pelnīt vairāk nekā ieguldot pasīvajos fondos vai kaut kādiem valbiem fondu menedžeriem. Bet tas viennozīmīgi nav tik viegli, kā izskatās, jo, kā es teicu sākumā, vienai akcijai mūžs ir pavisam citādāks nekā akciju indeksam. Un tas ienesīgums, kas mums liekas, īstenībā ir daudz savādāks. Īstenībā šo visu tādā diezgan interesantā griezumā pastāstīja Late & Great Benjamins Grahams savā ikoniskajā darbā Intelligent Investor, jeb inteliģentais investors, kas būtībā iecementē to moderno finanšu analīzi. Un viņš izstāstīja par to, kādi ir dažādi akciju tipi un kādi ir cikli dažādām akcijām. Protams, tas ir 49. gadā sarakstīts darbs un mūsdienās daudz kas ir mainījies, bet tā ideja, tas mindsets, kā tu vari pastīties uz konkrētu akciju un kā uzņēmuma dzīves cikls mainās, un līdz ar to mainās akciju cenas tam uzņēmumam. Tas ir pilnīgi loģiski, līdz ar to, ka vienam uzņēmumam dzīves cikls var būt viens, un viņam var būt viena veida pieaugums, un viņš var mainīt savu darbību, var apstākļi mainīties, kas vienmēr mainās, un viņa darbība ir pavisam cita, līdz ar to viņa akcija veids ir pavisam cits. Un īstenībā arī vēl to stāstīja diezgan labi Pīters Linčs savā darbā One Up on Wall Street, kurā viņš principā tādā vienkāršā valodā sistematizēja un tā kā sadalīja dažādas akciju tipus, kurā viņš pateica, kāds ir akciju tips un ko jums no tās sadalīt. Un tas jau varbūt jums mazliet vienkāršāk to pateiks, ko jums ar konkrētu akciju rēķināties, ja, kad ir kompānijas, kam ir cikliski biznesa modeļi, ir kompānijas, kam ir ātras izaugsmas potenciāls, un ir, teiksim, tie, kas nodarbojās ar tur kaut kādu naftas vadu infrastruktūru vai publiskajiem pakalpojumiem, jeb komunālajiem pakalpojumiem, kuriem nebūs strauja izaugsme, bet būs labas dividendes. Anyways, ir dažādi uzņēmumi, no kuriem cerēt dažādas lietas, un tad, ja jūs to pieiet tā, tad jums ir lielāka varbūtība, ka jūs varat saprast, cik tas uzņēmums reālistiski var nopelnīt, balstoties uz to sektoru un dzīves ciklu, kurā viņš ir. Bet arī tik un tā, tad jūs spēlējat par ļoti augstām likmēm, tāpēc, ka vai jūs ar to metodu pārspēsiet tirgu, tas ir vēl cits jautājums. Bet, jā, ko es te savā vispārīgajā frāzē šodien gribēju pateikt? Ka pirmkārt, akciju cena uzņēmumu eksistēšanas laikā un laikā, kad viņi ir biržā, ir pilnīgi citādāk nekā akciju indekss vai S&P 500 vai kopējiem biržu indeksam, kur jūs redzat. Tas, ka S&P 500 pelna 10% gadā, nozīmē tikai to, ka 500 lielākās kompānijas pelna 10% gadā. Un ja tā kompānija ir slikta, viņi tiek izmest no indeksa un tā vietā ir cita kompānija. Tā kā jūsu uzņēmums, ko jūs ieguldat, var būt nekur, viņš var būt S&P 500 un viņš var būt no tā tiks izmests ārā, jo īstenībā viņš slikti strādā. Bet to statistiski nomērīt vai atrast tam kādas datus ir praktiski neiespējami. Līdz ar to mēs nezinām, cik reālais uzņēmums, reālā akcija viena pati pa savas dzīves laikā īstenībā nopelna, jo un tas ir pats lielākā ilūzija uz pasaules, ka mēs to zinām, bet mēs to nezinām. Jā, un tāpēc, lai uztaisītu kādu objektīvu atskaites punktu, ko jūs varat ar to visu izdarīt, ir baigi sarežģīti. Un jums vajag ļoti, ļoti labu sistēmu un ļoti labu testu, kā jūs akcijas nomērat, cik jums sadalīts ir portfels un ko jūs ar to visu darat. Vieglākais, protams, tādā gadījumā ir nopirkt veselu biznesu un skatīties uz viņu finanšu pārskati, ja jūs esat Warrens Buffets vai Late & Great Charlies Mungers. Bet, ja mēs tādi neesam, mums tikai jāsaprot tas, ka mums jābūt ir ļoti, ļoti realistiskiem uz to, kā mēs ieguldam, ko es atkārtoju šajā video kāds 5 reizes, un uz to, ko mēs īstenībā redzam. Jo tas, kas mums liekas pašsaprotam un visiem zinām, īstenībā tas tā nav. Un ir daudz šitādas kļūdas finanšu tirgos un ieguldīšanā, bet
Mēs viņus neredzam, bet par to arī parunāsim vēl pāris video, kā mēs paši muļķojam mums pašiem to nezinot ieguldīšanā. Jo tas ir labākais, ko mēs darām gan dzīvē, gan arī ieguldīšanā. Tā kā stay tuned un līdz next video.